Pastāstiet savu, kāds ir jūsu komandas nosaukums un pa dienas iespējām. Aidā. Mūsu komandas nosaukums ir Dolāri. Un par šīs dienas iespējām runājot, teikšu, ka visai pozitīvi. Būtībā sanāca liela daļa no iecerētām. Protams, bija dažādi mērķi un plāni un dažādi biznesa modeļi, kuriem izgājām cauri šodien. Visi neizvērtās veiksmīgi, tomēr daži bija gan veiksmīgi un ar tiem esam apmierināti. Konkrētāk, kas? Tātad sākām ar to, ka pirmā ideja, ar kur mēs strādājām, bija tā, ka atradām partnerus no Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas. Tātad šie audzēkņi bija ar mieru mums dot savus gleznas, savus gleznas un citus mākslas darbus, ko viņi bija sagatavojuši. Mēs šos darbus tirgojām Mācpilsētā, orientējoties uz ārzemju auditoriju. Tā kā bomži. Ar kuru mūsuprāt mums būtu, no kuras visvairāk varētu nopelnīt. Un dienas laikā mēs pārdevām 3 gleznas, esot tur aptuveni 2 stundas. Un katru pa 15 latiem notirgojot. Tikām pie diezgan normāli peļņas avoti, jo mums ir jādod šiem te mūsu māksliniekiem 30%. Līdz ar to pārējais nonāca mūsu rīcībā. Plus mēs vēl neizmantojām mūsu sākuma kapitālu. Tā kā tas mums ir. Jā, un attiecībā uz rītdienu domājam attīstīt šo te projektiņu, kas mums bija, un plānojam vēl, cik mēs redzējām, tad mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņiem bija ne tikai gleznas, bet arī dažādi tēlniecības objekti. Un plānojam tad arī tos mēģināt notirgot Vecrīgā. Tātad tas ir pirmais punkts, pie kā mēs strādājām, un būtībā bija tā, ka mēs tur tirgojamies, domājam, palika ļoti augsts, jo šodien negaidīt vēsu laikapstākļi, kas būtībā arī nedaudz traucē tirgošanos ielās. Jā, īpaši, ja viņš ir atbraucis šortos uz šo pasākumu. Jā, tieši tā, kas nedaudz mums traucēja, bet tātad pēc tam pārslēdzāmies uz kaut ko citu. Tālāk, par cik šovakar bija hokejs, tad izlēmām, ka varētu piedāvāt hokeja faniem kaut kādu fanu atribūtiku. Tātad tirgojām piedāvājām pakalpojumu, kā mēs varam nokrāsot sejas hokeja faniem. Un arī tas, es uzskatu priekš tiem apstākļiem, kādi mums bija un tā laika, kāds bija, cik ārā plus 5 grādi, un visi pārsvarā izvēlējās vērot hokeju mājās. Bija pienācīgs rezultāts, jo kaut kādus aptuveni 8 klientus mēs tomēr sameklējām. Jā, tas ir viens no punktiem. Tātad, kas mums bija vēl? Tātad šī gata ideja par prezervatīviem, ko viņš tirgoja. Tā iesākās dienas sākumā, bet mēs domājam rītdien turpināt pie viņš strādāt paralēli tātad mūsu plāniem ar gleznu tirgošanu. Jā, un tā kā visumā raugamies diezgan pozitīvi, jo esam nopelnījuši pienācīgu summu būtībā priekš vienas dienas. Citam, kas piebilstams? Nē. Kādas bija problēmas jau Vecrīgā tirgojot? Bija vēss un nebija īpaši, mums bija jādabīja godīgi atļauja, kuras dabūšana tā kā prasīja laiku. Jā, un pat cik mums, bija tā, ka mums vajadzēja iegūt atļauju, bet atļauja formalitāti, kas prasa 3 dienas. Līdz ar to nācās mums tirgoties bez atļaujas. Būtībā vienkārši, kamēr mēs tirgojām šo te savu produkciju, neviens mums īsti neko nevar izdarīt, jo, ja arī kāds pašvaldības policijas darbinieks mums kaut ko teica, tad mēs vienkārši teicām, ka tā ir izstāde, kur mēs šeit esam izstādījuši un nekāda komerciāla darbība nenotiek.